sveicināšu zvaigžņu klases dalībnieku un atbalstītāju šeit uz Prāmja Romantika. Esiet sveicināti! Jūs esat olimpiskais sešnieks, labākie no labākajiem. Pavisam kopā jūs esat 251 skolēns, kas ir šeit. Uzdevums domāju ne tikai zvaigzne, arī Tallink, arī ilustrētā junioriem. Turklāt šī bija varena iespēja skolēniem iesaistīties un dzīvot kā zivīm ūdenī sev tik tuvājā tehnoloģiju pasaulē. Seminārā tikšanās mācību grāmatu mārketinga jomā demonstrēja Eiropas izdevniecībām šo konkursu. Un interese no kolēģiem bija milzīga. Un pirmie jau, kas šādu konkursu arī īstenos, ir horvāti. Tā kā Sintija ir radījusi jaunu produktu, šo brīnišķīgo erudīcijas konkursu, kurš būs arī Eiropā. Ar to arī viņai aplausas. Un balvu trešās vietas ieguvējiem pasniedz žurnāla ilustrētā junioriem. Par uzvarētāju balvā saņem iespēju doties ekskursijā pa Latviju 150 latu vērtībā un dāvanu karti 100 latu vērtībā apgādes zvaigzne ABC izdoto grāmatu iegādē. Ieguvējiem pasniedz savu apgādes zvaigznes ABC valdes priekšsēdētāja Vija Tilboka un uzvarētāja balvā saņem iespēju doties ekskursijā pa Latviju 200 latu vērtībā un dāvanu karti 150 latu vērtībā no apgādes zvaigznes ABC izdoto grāmatu iegādēji. 10 laimīgos, kas iegūs dažādas dāvanas gan no zvaigznes ABC, gan no Tallinka un arī no ilustrētā junioriem. Un tātad pirmais laimīgais. Vai laimīgā būs Agnese Tomiņa. No Alūksnes vidusskolas. 4. Agnese iegūst kruīzu 4 personām ar Tallink krāņiem. Apsveicu. Numur 2. Brauciens 2 personām. Numur 9. Un veselu gadu lasīsim ilustrēto junioriem. Numur 7. 50 latu vērtībās dāvanu karte no zvaigznes ABC. Pirmās vietas iegūtājiem balvas pasniedz Prāmja Romantika, tātad pasažieru nodaļas kapteinis, intendants Valens Lesels. Aplausi Valeram. Un, protams, tātad viņiem klasēm būs iespēja doties mācību gadu noslēguma ekskursijā pa Baltijas jūru uz Stokholmu, kā arī zvaigznes ABC dāvanu karte 250 latu vērtībā grāmatu iegādēji. Un tātad jau pavisam drīz redzēsim pirmās vietas ieguvējus uz mūsu prāmjiem, bet, protams, visiem ir iespēja doties līdzi un arī pirmo mācību stundu uz prāmjiem ir iespējams noorganizēt, vajag tikai vēlēties. Konkurss turpināsies. Konkursam būs mazliet savādāks formāts. Konkursam būs tava mājaslapa zvaigžņuklase.lv. Konkursam reģistrācija sāksies jau septembrī. Un konkurss ilgs visu mācību gadu, mazliet sadalot kārtas. Sekojiet zvaigžņu klasei Twitterī un jūs uzzināsiet jaunumus paši pirmie. Paldies jums un lai jums jauka vasara! Meine Fans, vor allem, warum ich nur das Wort